Windows Ultrabook lietotājiem šogad ir visvairāk galvas sāpes kā jebkad iepriekš. Un tieši labā nozīmē, un neviens nav tik ļoti iemērcis pirkstus, kā saka, visos virzienos kā Asus. Šogad Apple M-sērijas procesoriem, kur ir lieliski veiktspējas un baterijas laika paraugi, ir virkne konkurentu. Ir Qualcomm Snapdragon X sērija Ultra un Elite, ir AMD AI procesori un beidzot arī Intel ir pievilcis klāt. Un Asus ir klātesošs visos šajos procesoros, piedāvājot katram tīkotājam kaut kādu modeli, un, lai padarītu šo te apskatu arī man nedaudz interesantāku, es izdomāju, ka es varētu ņemt šo laptopu sev līdzi gan uz komandējumu, gan ikdienā pabakstoties ap to gluži, kā es to darītu ar MacBook vai gandrīz, kā es to darītu uz sava stacionārā datora. Tiem, kuriem interesē konkrētas lietas, tad šajā apskatā par ZenBook S14, kuru darbina Intel Core Ultra 7 procesors, kā rakstīts Evo Edition, jeb vienkārši tautā sauktais Lunar Lake procesors. Un šim te laptopam ir dažas atslēgas lietas, kuras es pamanīju tā lietošanā, par kurām es arī gribētu nedaudz padalīties šajā apskatā. Tiesa ņem vērā, ka es netestēju īsti un uz šī nekādas arī spēles īsti nevar tā normāli uzspēlēt, jo tam gluži vienkārši īsti nav jēga, jo tas nav tam paredzēts. Jā, gluži kā jebkurš šī gada laptops, tas to spēja ar dažām spēlēm labāk kā ar citām, bet kopumā tā trumpi ir pilnīgi citi, un tie arī tiešām bija, es teiktu, ārkārtīgi izteikti. Pirmkārt, tā uzbūve un dizains. Asus keramiskais alumīnijs, jeb kā viņi paši saka, Ceraluminam, ir viņu jaunais pārklājums. Teorijā tas ir vēl noturīgāks pret pirkstu nospiedumiem, tomēr tas taukainākus pieskārienus arī nedaudz labāk noturēja. Miksētas sajūtas. Katrā ziņā čipšaini pirksti te nedraudzējās. Šis pārklājums arī esot noturīgāks pret skrāpējumiem, kaut man mētājot pa somu, šur tur es pamanīju, ka šis tas jau nedaudz abružājās. Bet kopumā normālos lietošanas apstākļos es teiktu, ka pirkstu nospiedumi parastie tiešām nelīp. Tikai, ja esi īpaši pacenties, kā arī es nevarēju īsti izskaidrot, kur parādījās šie skrāpējumi uz korpusa, jo citas vietas, kurās arī bija saskarne ar kaut ko metālisku vai cietu, kā atslēgas lēcas, nekādu skrāpējumu nav. Tātad tur notika kaut kas ārpus ierastā normālā standarta. Bet pats laptops ir ārkārtīgi labi uzbūvēts. Tas ir tikai 1,19 mm biezs. Tas ir nedaudz virs 1 kg smags, un pateicoties tam, ka tas ir tā saucamais SoC, jeb System on Chip dizains, nozīmē, ka grafika, atmiņa, procesors ir viss vienā čipā, kas varētu neaizņemt papildus vietu. Tā kā šis ir Evo apzīmēts procesors, arī tad tā primārais mērķis ir būt nenormāli efektīvam. Jeb citiem vārdiem sakot, maksimāli ilgi darboties pie normāliem, grafiski mazāk intensīviem darbiem. Tiesa, šāds čips arī nozīmē, ka tev nebūs iespēja papildināt operatīvo atmiņu vēlāk. Laptopam ir 72 Wh baterija, kura ir iespaidīgs izmērs, ņemot vērā šīs te ierīces izmērus, ko es ārkārtīgi izbaudīju, un tas jau ir kādu laiku viens no Asus trumpiem, ir tā klaviatūra. Tā ir 1,1 mm kustības taustiņiem, kurus var izgaismot, un tos var saskatīt arī ļoti labi izgaismotā telpā vai gaišā dienas laikā. Un tie ir diezgan ērti rakstīti. Kaut jāņem vērā tas, ka 14 solu laptopam visa klaviatūra ir maķinī kompaktāk saspiestā kopā. Tomēr nevienā brīdī man nebija jābesās, ka tiek tur palaists kā spiediens garām. Visu varēja uzrakstīt, un galvenais secinājums bija, ka, ja to lietojot, par to neaizdomājos, tad problēma ar klaviatūru nav. Bet nebija arī tā, ka kaut kas man tajā īpaši iepatikās vai kaut kas leca ārā. Datora skārienu paliknes ir stiklotas virsmas ar papildus pārklājumu uz tās, lai pirkstu nospiedumi nepaliktu uz tā. Tam ir Asus jaunās features ar papildus funkcijām tā malās, kā piemēram tur patīt uz priekšu Netflixu vai YouTube video, vai pamainīt ekrāna spilgtumu, jeb mūzikas skaļumu. Neteiktu, ka izmantoju to pārāk bieži, bet šad tad sanāca, kad negribējās meklēt izceļu taustiņu uz klaviatūras. Noteikti pie šī izmēra laptopa ir jāuzteic tā portu izvēle. Te var redzēt, ka Asus ir centies izmantot maksimāli daudz no atlikušās vietas šasijā. Kreisajā pusē ir pilns HDMI ports, kā arī 2 Thunderbolt 4 porti un austiņu ports. Otrā pusē savukārt ir 3,2 Gen 2 USB-A tipa ports. Un laikā, kad daudzi ražotāji mēģina ielikt pēc iespējas mazāk portus, ir patīkami, ka vēl kāds cenšas atstāt dažus svarīgākos portus pat tik plānās ierīcēs kā šī. Arī darba sapulces Zoomā bija labā audio un video izpildījumā, un te tu vari arī novērtēt pats, kāda ir kameras kvalitāte, es teiktu, relatīvi tādos šaubīgos apstākļos, kā arī novērtēt, kāds ir šī datora mikrofons. Es teiktu, caurmērā, un šie ir paši noklusējumi iestatījumi, kur tu neesi gājis iekšā kaut kādā Asus vēl pielicis klāt kaut kādus tur mākslīgā intelekta trokšņu slāpētājus vai vēl kaut kādas lietas, kuras
veids pats šis iebūvētais Intel Core Ultra 7 procesors, kaut gan Zoomiem, Teamiem, Google Meetiem, nezinu kam vēl, pašiem jau ir iekšā iebūvēti arī šie visi filtri, fona noņemšanas, aizmiglošanas, AI noise cancellation un tā tālāk, bet katrā ziņā, ja gadījumā tev vajag pēkšņi kaut ko ierakstīt arī uz paša datoru, tu neesi pieslēdzies internetam, tad, jā, šis dators pats arī savā procesorā iekšā varēs šīs lietas atrisināt. Kopumā Latvijā būs pieejamas abas versijas šim laptopam. Baltā būs mazāk jaudīga ar 16 GB atmiņu un 512 GB cieto disku par nepilniem 1200 eiro, un jaudīgākā šī te Zoomie pelēkā ar 32 GB atmiņu un 1 TB cieto disku cenā nedaudz zem 1600 eiro. Un pārējās lietas ir diezgan līdzīgas abiem laptopiem, un lai šo visu varētu šis laptops pavilkt, kā jau manī citā vienā ZenBook laptopā, Asusam bija jāizdomā jauni radoši veidi, kā atrisināt tik plāna laptopa dzesēšanu. Un atkal, var redzēt šos te izgriezumus virs klaviatūras, šos te, kuri nav skaļruņi, bet gan papildus atveres dzesēšanai. Un bez dzesēšanas tie arī palīdz laptopam, es teiktu, būt klusākam. Es tā īsti visas lietošanas laikā, izņemot veiktspējas testus, nedzirdēju, ka ieslēgtos ventilatori, un lietošanas pieredze bija, gluži kā pasīvi dzesētiem laptopiem. Tātad pirmās lietas ikdienas lietošanā, kā porti, veiktspējas, svars, baterijas darbības laiks, bija lieliski un principā netipiski ikdienā redzētajiem atbilstoši tam, ko sola ražotājs. Pēdējā lieta, kurai pievērs īstenībā pastiprinātāku uzmanību, īpaši esot Barcelonas saulē, bija laptopa ekrāns. Es pamontēju nedaudz video, parakstīju scenārijus Wordā, paskatījos kaut kādas filmas, tiesa neveicu nekādu fotoapstrādi, bet displejs bija lieliski. Tas ir Asus 2,8K Lumia OLED panelis, strādājošs 60 vai 120 Hz atsvaidzē, kas ir faktiski tas pats, ko piedāvātu telefonu ikdienā, un attiecīgi tev pēkšņi nav jājūtas pārējot no telefona uz ekrānu uz šo, it kā tu tur būtu piesēdies pie kaut kāda otrklasīga monitora. Tas ir forši. Tiesa, tas ir arī ļoti atspīdumus izceļoši. Lūk, parādīšu pat ar ieslēgtu, tu vari redzēt gaismas kā atspīd, vai ne? Jo tas ir diezgan gan atsēts. Tas gan man nedaudz traucē, jo bija, tiešām jāslēpjās no tiešiem saules stariem. Kopumā, lai arī mana pieredze bija ar jaudīgāko šīs sērijas laptopu, es teiktu, ka gan vizuāli, gan cenas pret iegūto jaudu rēķināšanā baltais šķiet labākā izvēle. Nav mums īpaši daudz baltu laptopu Latvijā, un tas noteikti izskatījās ļoti, ļoti glīts. Lai arī jāatzīst, ka klasika, kā tumši, pelēki vai melni produkti, tie varbūt ir pievilcīgāki, uz baltā varētu mazāk redzēt kaut kādus pirkstu nospiedumus. Tomēr vairāk varētu redzēt kādu citu krāsas šķidrumu vai traipu, un ticim man, šo tīrīt nav gluži tik vienkārši kā ražotājs to gribētu pasniegt. Bet tas ir viens sasodīti ērts, viegls un pa 3 dienām to nācās lādēt tikai 2 reizes, vienu reizi laptops. Un pat nevajadzēja izmantot līdz doto lādētāju, jo ja tev ir jau lādētājs, kurš ideāli ir tur 100 vatu baroklis un liek Thunderbolt 4 vai USB 4 vats, mierīgi var iztikt. Manā gadījumā es ar vienu vadu lādēju gan kameru, gan telefonu, gan arī šo laptopu. Tieši tik draudzīgs tādam ceļotājiem, jeb portatīvā dzīvesveida piekritēja, ir šis izstrādājums. Piekastīšanās vietas, tās jau es izstāstīju. Kopumā produktu vērtēju kā ļoti izdevušos risinājumu, īpaši baltajā krāsā. Bet noteikti aizej uz TET veikalu vai kādu citu, kurš šos tirgo un apčamdi, pacilā, paraksti, lai novērtētu, vai šis derētu arī tev. Studentam, ofisa lietotājiem, es domāju, ka perfekts risinājums. Arī kādu foto varētu apstrādāt, bet profesionāli montētāji vai fotogrāfi šo diez vai izmantos. Pat ja displejs ir lielisks, tiem vajadzēs maķinīt citas lietas vēl klāt, bet šis arī ir, principā tāds ikdienas produktivitātes laptops, jeb ultrabooks. Asus sanāk šogad izlaiž katram scenārijam savu datoru, un tā arī es ieteiktu uz šiem te skatīties. Katram darbiņam savs darbarīgs. Vai ar skrūgriezi var iedzīt naglu? Jā, bet tam ir arī paredzēts āmurs. Ar šo ģeniālo salīdzinājumu es arī tevi atstāšu, un paldies, ka noskatījies šo video, un es ceru tevi sastapt kādā no nākamajiem video. Atā!